Labrīt! Cik jauki. Kaut kas Latvijā darbojās, ka tie tīrītāji mašīnām virsū rakstīts smuki māksla, rūpēties. Un tiešām skaisti darbojās cilvēki, no rītiem izved mēslus. Bet katru rītu pastaigājoties domāju, kā atrast pareizos tēlus, vārdus, lai saprastu, kāpēc nav tādas svētku noskaņojumi dzīvojot Latvijā, kur ir kaut kādas problēmas, tāda galvenā problēma, kāpēc kaut kas izmainījās kopš 20. gada. Un varbūt tikai ir kaut kādi mēsli nav izvesti tieši tādā sabiedriskā sfērā. Kaut kur nedarbojās tie visi tie tiesības sargājušie orgāni, ka viņi tikai meklē tā kā blogeris, kas kaut ko atmasko, kad ar tiem jācīnās, bet vai tur nav kaut kas cits, kas ir tā kā veicis kaut kādu negodprātīgu darbību un kas būtu jāpārtrauc, tā kā Amerikā šobrīd ir meklē visādus ceļus un ir ierosināts tur lietas Republikāņu partija pret Sorosa ģimenes fondu un viņa tiem arī partneriem, centra baņķieriem, kuru to vienu privātu baņķieru klanu, ko arī Soros pārstāv un Rothschildi pārējie Federālo rezervu sistēmas akcionāri. Un daudzās valstīs tas ir izsludināts kā noziedznieks. Tur man liekas, ka apvienotajā karalistē, Lielbritānijā un Ungārijā, kaut kur vēl, kādās Āfrikas valstīs, un arī šobrīd ASV inkriminē tādu noziedzīgu darbību arī. Un, piemēram, tagad es vienkārši gribu tādu eventuālu domu gaitu apspriest. Ja es meklēju kaut kādas vienkāršākas, pēc iespēju vārdus. Ja es kaut kā uztaisu tādu garāku laivu un mēģinu to, ko mācījis socioloģijā, politoloģijā, kaut kādas krestomātiskas lietas salīdzināt ar situāciju Latvijā, tad tas man izvēršās uz pusstundu vai stundu, un lai aptvērtu sarežģītas lietas, ir arī vajadzīgi sarežģīti risinājumi. Nevar ar vienkāršu vienu rīlu teikumu kaut ko atrisināt. Bet es tādu mēģināšu tādu pavisam vienkāršu tādu domu gaitu. Ka ja parunāsim par to pašu Sorosu, ka ja Latvijā es ļoti labi atceros, ka pirms kaut kādiem 10 gadiem, kad ienāca atvērtā sabiedrība, ka vajag noņemt cenzūru, vajag ļaut visiem tur izteikties, arī liberāļiem un visādām sociāliem un vajag. Un tad tas fonds ienāca, un pēc tam es redzēju, ka vēl kaut kad nesen bija internetā, ka viņš tika dažādi citās valstīs uzsākts krimināllietas, ka tā ir noziedzīga darbība pret valsti. Tad arī Latvijā viņš tā kā pārsaucās par dots, bet bija tie saraksti, ka tur bija no visām partijām, nevis tikai no kaut kādas attīstībai vai vienotības tā bloka, bet arī no tajā laikā visām opozīcijas. Visi tie cilvēki saņēma it kā ne pārāk lielas summas, nevis uzreiz miljonus, bet gadiem ilgi saņēma par skološanos arī. Kaut kur braukt uz VEF fórumu, piemēram, World Economic Forum. Tur katru gadu brauc tie politiķi uz apmācību. Un es tikai neklausos mūsu ziņas, es klausos visu laiku un lasu un pētu fotogrāfijas tieši šiem virsnacionāliem baņķieru viņu darbībai. Un viņi Latvijā apmācīja ļoti daudz cilvēkus no visām partijām, kuri saņēma ilgstoši finansējumu uz braucieniem, nelielas tās it kā algas, ne jau tur miljardos, miljonos, bet kaut kādu kopā katrs no viņiem ir lielas summas dabūjis. Un viņi tika apmācīti, kā ir šī
liberālā politika, ka vajag brīvo tirgu visu izlikt tā kā šobrīd, ka vajag izlikt tā sauktā brīvā tirgu. Latvija energo, Latvijas mežus, visu, kas ir. Bet nav tāda brīvā tirgu, jo ja vieni var emitēt naudu, piedrukāt cik vajag un ieguldīt un nopirkt visu, kas agrāk bija valsts sektoram, tautām piederēja, tad tas nav brīvais tirgus. Tas ir vienkārši tagad visu izliek, tad tas tiks atdots šiem centrbaņķieriem. Un viņu varu politisko ambīcijas ar vienu nostiprina. Un tas, ko tā doma gaita, atkal es izplūdu visādās detaļās, tā doma gaita ir tāda, ja kā diversanti, kā spiegi tiek valstī iefiltrēta diezgan liela cilvēku grupa, kas ir izglītoti, simpātiski, sagatavot šādai diversijai no visām partijām. Pēc tam, tad, kad viņi sāk ņemt kopš 20. gada pilnīgu varu, ko viņi pirmais izdarīja šie cilvēki sagatavoties Soros fondā? Viņi aizvēra pirmkārt saziņu presi, visus masas mēdījus sakoncentrēja zem valsts finansējumu, viss, kas bija privātie, likvidēja un visiem blogeriem, visiem tā kā man uzliek bloku, uzliek rečeku cenzūru. Tas bija pirmais, ko viņi izdarīja, to, ko viņi paši sludināja, ka vajag brīvu plurālismu, dažādas stratēģiskas idejas ļaut un vārdu brīvību, viņi aizvēra. Un otrs, ko viņi izdarīja, visu to, ko šie politiķi sagatavoties Soros fondā, tās darbības, viņi arī veica. Tas ir likvidēt visas privātbankas, likvidēt visu tādu nacionālo suverenitātes garantus, un iedzīt cilvēkus valstis parādos. Un kopš šī koalīcija sacementējās no tiem Soros fonda diversantiem, stipendiātiem, viņi ir iedzinuši valsti, bija 2 miljardi plusā Latvijas tā saukto vietējo oligarhu laikā. Tagad ir 20 miljardi mīnusos. Un jādod katru dienu ir kaut kādi tur miljoni par šiem kredīti tikai apkalpošanu. Un, lai viņu tālāk uzturētu, ir vēl jāaizņemās katru gadu tur pāris miljardi. Un tas arī ir tas mērķis, ko vajadzēja, lai iedzītu atkarībā no šiem privātu baņķieriem valstis. Ļoti hrestomātiski, elementāri. Un tas process turpinās, kamēr ir šī koalīcija un šie Soros fondā apmācītie cilvēki. Un viņš turpina iznīcināt, ka arvien dārgāk ir kaut kur tas kredīts jāapmaksā, ir jālikvidē viss valsts sektors, arvien jāsašaurina sociālais un jāpaplašina šie kontrols mehānismi, visādi tiesu izpildītāji un vidi noklausīšanās ierīces, lai no cilvēkiem vairāk iekasētu. Un vienkārši es nezinu, no līķa neko vairs nevar izspiest. Un ja cilvēks vairs nevar apmaksāt ģimenei komunālos un tos nodokļus, viņam jābrauc kaut kur prom strādāt ārzemēs un sūtīt naudu šeit, lai uzturētu tos Sorosa izveidoto tādu piramīdu. Un tas ir no malas, šī viena doma. Varbūt kāds pateiks, nē, tā nav taisnība. Latvijā visi tie politiķi, viņi ir izvirzīti no tautas, viņi strādā tautas interesēs. Nu labi, es varbūt kļūdos. Bet es tagad pastaigājos no rīta, ieraudzīju to miskastes mašīnu, kur cilvēks smuki strādā, izved mēslus. Un es domāju, ja tiesību sargājušā orgāna izbeigt visu laiku tur tirdīt un sodīt visādas lato laps un citus blogerus, vai man arī izbeigt tiesas kaut ko par to, ka es šādas jautājumus uzdodu. Man liekas, tas būtu loģiskāk, un tas ir ļoti viegli izskaitļot visi, kas ir saņēmuši no šīm privātu struktūram naudu, pēc tam iefiltrējušies valdībā, izveidojuši koalīciju, saimā valdībā. Tie cilvēki būtu jāsauc vismaz pie kaut kādas izskaidrošanās, kā tas var būt, jo apvienoto nāciju organizācijas tajā hartā viss ir rakstīts, ka genocīds pret tautu varbūt arī ar ekonomiskiem līdzekļiem diversijas radīt tādas, lai cilvēki vairs nevar atražoties, nevar dzīvot savā zemē, lai viņiem jāemigrē. Un genocīds ir skaidri un gaiši no šo baņķieru puses, piemēram, Makrons. Viņš tagad
Bija atkal skandāls Francijā, ka premjerministrs gribēja atkal atmaksāt to parādu visai tai privātu banķieru neatkarīgajai piramīdai, kam ir arī Francija parādā un ietaupīt tur šogad 40 miljardus cik un samazināt tos ierēģņu skaitu. Bet Makrons visu laiku bija Rothschild bankas direktors, un viņš uzreiz no Rothschild bankas direktors pārlec uz to premjeru. Un viņš, protams, atkal cīnījās pretī, ka vajag ar vien dziļāk dzīt parādos Franciju, un to premjeru atlaida, un Francijā atkal turpinās tas pats, kas Latvijā. Amerikā tur ir vienīgā cerība, ka ir tie republikāņi gan senātā, gan parlamentā, gan kongresā, gan prezidenta kancelē, un viņi ir ierosinājuši arī kā citas valsts pret Soros cīnīties kā pret kriminālu noziedznieku. Un es nezinu, kas Latvijā šāds jautājums netiek uzdots. Visi cīnās tur pa kaut kādām detaļām, cik tur kurš kaut ko ir kaut kādus atkatus dabūjis, bet tās ir detaļas, tas neatrisinās. Tie cilvēki man sevišķi neuztrauc, ka Kariņš tur kaut kādām lidmašīnām lidinājās. Tas būtu normāli, lai premjeram būtu vispār Latvija nopirkt privātu lidmašīnu, lai Latvijas vadība varētu lidot privātu lidmašīnu, nevis ar visiem kopā. Ir jācīnās, jāmeklē, kur ir sakne. Tā kā man bērnība arī mācīja, ka es kaut ko mājās tur gribu vienmēr remontēt viesistabu, kas jau ir smuka, bet man mācīja, vajag pagrabu, kurš ir pārplūdis un sapūvis, vai jumts cauris, ir jāmeklē, kur ieguldīt, kur mums ir lielākā kļūda. Un šī, pa ko es runāju, tā atkal es nemāku izteikties kā citi 30 sekundžu laikā īsos rīlos, kā cilvēkiem patīk. Es māku tikai tā aprunāties pats ar sevi. Un es tā katru rītu nospriežu, vai man ir taisnība vai nav, vai es nepareizā virzienā domāju. Nezinu. Skatieties, jūs, ja kāds noklausās, vai es pareizā virzienā domāju vai nepareizā.